Cienījamie viesi, es mudinu un skubinu jūs sanākt mazliet kuplāk šeit ap atklāšanas runu vietu. Droši ieņemiet arī labākās vietas, ja kādam ir svarīgi būt ēnā, bet šodien, man liekas, jābauda sauli. Sauli vienmēr ir iemesls baudīt. Ja kādam ir līdzi dāvanas vai ziedi vai sajūsmas pilnas runas vai vēsturisks atskats uz to, kāreiz tas bija, kad šeit bija viss tikai ieceru stadijā, tad droši tās dāvanas jūs varat likt arī uz šiem ratiem. Viņi simboliski tiks ievest iekšā arī dzen, un jūs varēsiet tās savas, protams, dāvanas pasniegt ar visām runām. Es priecāšos, ja jūs arī pienāksiet laika gaitā pie manis un pateiksiet savu vārdu, uzvārdu, lai es jūs varu sarindot uz runām. Ja jūs nevēlaties savukārt tā publiski un skaļi, tad, nezinu, nepieņemsim. Mēs priecāsimies par visām apsveikumu un sajūsmas runām iekšā pēc atklāšanas ceremonijas. Droši, jūs skatāties, kur ir rati, tie ir tieši man aiz muguras. Droši, lūdzu. Šmatkungs uzreiz ar reklāmu piereiz slamu. Tas ir normāls biznesa piegājiens. Un droši jūtaties, kā teikt, ērti pēc burtiski dažiem mirkļiem. Arī sāksim, lai nenovīst puķis un nenodziest smaidi. Protams, arī svarīgi atbrīvot rokas arī aplausiem, vai ne? Tā kā, un varbūt es varu aicināt ražotnes darbiniekus pirmkārt jau arī ieņemt savu godpilno vietu, jo galu galā pirmkārt un galvenokārt ražotni jau ir darbinieki, vai ne tā?
Labi, ja jums ir ērti paturiet savās rokās, droši paturiet, bet mēs esam arī, kā teikt, sagatavojuši visas atklāšanas runas un tādas mazliet vēlāk iekšā arī atveicinātās telpās, tā kā droši jūtaties ērti. Labi, prezidentkungs, vēstnieku kungi un pirmkārt jau Rāmkalnu cilvēki. Vai ne tā? Tagad jūs sauc par cilvēkiem no Rāmkalniem. Kaut gan ģeogrāfiski šī vieta nav Rāmkalni. Rāmkalni ir nosaukums, kas radās no mazas laivu nomiņas 2003. Gadā Gaujas upes krastā uz paša Inču kalnu un Sējas novada robežas, tur, kur visi citreiz patraucās garām. Tagad, man liekas, tā ir vieta, kur daudzi no jums pazīst cilvēks no Rāmkalniem un ar savām acīm ir novērojuši to izaugsmi. Izaugsme ir bijusi, varētu teikt, arī tāda simboliski, ne tikai gadu griezumā, skatoties kaut vai uz faktu, ka ar pārtikas pārstrādi un ražošanu uzņēmums, kurš līdz šim nebija saistīts ar šo nozari, sāk nodarboties faktiski krīzes gados, cik neapdomīgi daži teiks. Bet arī tā filozofiski skatoties no kalna lejas, tikuši līdz kalna augšai, par ko vien, dāmas un kungi, es domāju, Viktor, jūs esat pelnījis aplausus. Un tas man dabiski noved, Viktor, arī pie iespējas aicināt jūs uz šo vēsturisko mirkli, kurā man atliek tikai salīdzināt, kad pirms mirkļa tādā mazā namiņā te patais 3 eglītēm jūs sākāt šo trakulīgo ideju par produktu, kur neviens vēl nepazina Latvijā, par pastilām, tad 2000 kg pastilas, kas ir viegls produkts dienā, jau ir iedvesmojoši. Tagad mēs stāvam pie durvīm un drīz iesim pie viņām iekšā, kura vismaz 8-kāršos jūsu iespējas. Es domāju, ka vēlreiz var aplaudēt. Dod Dievs katram tādu iespēju un tādu vērienu. Viktor, kā jūs jūtaties un kas ir šis notikums jūsu dzīvē un ražošanas uzņēmumu dzīvē? Jūtos labi un noskaņojos uz darbu, jo tagad tikai sāksies. Tad es varu runāt, Ants, ja? Es vairs netraucēšu, man liekas, es jau daudz runāju. Augstu godājumais prezidenta kungs, augstu godājumais vēstnieku kungs, dāmas un kungi, draugi. Man ir patiesi prieks šodien sveikt jūs visus Rāmkalnos, un es esmu tiešām priecīgs un gandarīts, un, kā jūs teicu, mēs esam krietni pastrādājuši un daudz ko izdarījuši, bet galvenais darba cēliens mums vēl ir priekšā. Es gribu teikt ļoti lielu paldies savai komandai, visiem cilvēkiem, kas ir kopā man un ar kuriem mēs ikdienā strādājam, un šeit stāv visas darba rokas, kas rada mūsu brīnišķīgos produktus, un tepat pūlī ir arī visi atbildīgie cilvēki un darbinieki, un viņiem tiešām liels paldies, jūs darat ļoti labu un nenovērtējumu darbu. Es gribu teikt lielu paldies celtniekiem, lielu paldies arhitektiem, visiem inženieriem, kas bija iesaistīti šā projekta realizācijā. Es gribu teikt lielu paldies Latvijas valstī un Eiropas Savienībai, kas mums palīdzēja ar līdzfinansējumu, un bez tā šis projekts nebūtu iespējams. Es gribu teikt lielu paldies bankai. Arī viņi ir devuši savu artavu un jau ilgus gadus mums uzticās un palīdz. Un pats galvenais, es gribu pateikt ļoti lielu paldies savam tēvam Andrim Grutupam. Un šo rūpnīcu un visu savu darbu es veltu viņam. Un es ceru, ka viņš kaut kur no augšas skatās un priecājās par to, ko mēs esam padarījuši. Un tiešām paldies tev. Es gribu teikt, ka mēs cītīgi turpināsim strādāt un mēs turpināsim radīt no Latvijas produktiem visu to garšīgāko un veselīgāko, ko vien var uztaisīt. Un es esmu pārliecināts, ka tas ir īstais Latvijas ceļš ražot tīrs un garšīgs, ekoloģisks un veselīgs produkts. Un to es apsolos, to mēs darīsim un attīstīsim arvien plašāk un vairāk. Un nobeidzot, es vēlu savam uzņēmumam, kā saka, lai zeļ un plaukst mūsu cidonija lauki, lai pildās mūsu izēvielu noliktava un galvenais, lai ātri un regulāri tukšojās mūsu gatavās produkcijas noliktava. Un tad jau viss būs kārtībā. Paldies! 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 Un vēlreiz tiešām jūs dzirdat, šie ir apsveikuma aplausi pirmkārt. Paldies! Paldies, Grutupkungs! Tik tālu tās runas. Es domāju, ka prezidenta kungs arī jūs var savā ziņā apskaust
vienā no pirmajām jūsu aktīvā darba nedēļām būt tik priecīgā, svarīgā notikumā klāt, kurā ne tikai aug Latvijā, ne tikai izdomāts Latvijā, bet arī iekaro ar to nosaukumu Made in Latvia. Pasaulē patiesībā, es teiktu, vairākus kontinentus. Igaunija, Krievija un Norvēģija, tas ir tā. Tā ir pierasts vienkārši latviešu precē, vai ne? Bet tagad arī Ķīna. Prezident kungs, arī jūs taču esat sajūsmā, vai ne tā? Cienījamie klātesošie, man īstenībā gribās teikt jubilāri, jo šodien tā ir zināmā mērā kā jubileja, jo tiek atvērta jauna ražotne. Un, manuprāt, šis ir tas gadījums, ar ko mēs varam kopumā lepoties kā šī objekta īpašnieki, kā valsts kopumā, ja patiesībā šis ir labs piemērs uzdrošināšanās iespējām. Jo ir jāuzdrošinās nebūt nevieglajos ekonomiskajos apstākļos ņemt kredītu, attīstīt ražotni un radīt jaunas darba vietas un radīt iekšzemes koproduktu. Un patiesībā šeit ir šīs sadarbība un miedarbība starp uzņēmēju, starp banku, kas ir gatava dot kredītu, un šī miedarbība dot rezultātus. Otrām kārtām, es kā biologs pēc izglītības, un kas vienmēr ir atbalstījis bioloģiski ražotu produkciju, bioloģisko lauksaimniecību, esmu jo īpaši lepns, ka šajā ražotnē tiks izmantots Latvijā bioloģiski audzētā produkcija, tātad vai tās būs cidonies vai liela ogu dzērvenes vai kādi citi augļi vai varbūt nākotnē kaut kāds inovatīvi dārzeņi, ko varētu izmantot arī šajā ražotnē, bet tas, protams, vēlreiz apliecina, ka Latvijā patiesībā, lai attīstītu savu ražošanu, ir jāmeklē nišas produkti. Un šis ir tāds unikāls nišas produkts, ar ko mēs varam ne tikai šeit Latvijā iet tirgū, bet iet arī ārpus mūsu valsts robežām, jo tikai ar nišas produktiem mēs būsim spējīgi konkurēt globālajā tirgu. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski tas, ko gāja runa, kā Made in Latvia, ja, bet pagājušā nedēļā piedaloties otrajā pasaules latviešu fórumā, mūsu eksperts, kas strādā Ķīnā un Pasaules bankā, patiesībā teica, ka mums jādomā savādāk, nevis Made in Latvia, bet Created in Latvia, kas ietver sevi gan šo ražošanas procesu, gan idejas radīšanas procesu, un tas, manuprāt, varbūt būtu daudz atbilstošāks. Un pēdējais, protams, šis ir labs piemērs tam, ka veiksmīgi radot produktu, mēs arī spējam atrast tirgus, kas ir ārpus Latvijas valsts, un tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi mūsu eksporta potenciāla stiprināšanai, tas ir ļoti nozīmīgi mūsu ekonomikas stiprināšanai, tāpēc gribu novēlēt, lai šī būda rūts, ja, lai tiešām produkcija ražojās, lai augļi briest mūsu auglīgajā augsnē un lai viss kopumā notiktu tā, lai mūsu valsts attīstītos. Tā kā veiksmi jums! Paldies! Prezident kungs, es jūs gandrīz aicināšu, tagad arī jūs pieteicāties gandrīz tā kā vismaz fanu pulkā, jūs droši nostājaties varbūt tur kopā ar visiem darbiniekiem, lai mums fotogrāfi ir laimīgi, un jūs lūdzu arī, Viktor, jo, jā, tas būs, man liekas, tā foršāk, tā cilvēciskāk, vai ne tā? Un viena lieta, ko prezidents man liekas vēl, es zinu, ka nedrīkst labot prezidenta runas, un tomēr es kaut kā starp rindiņām dzirdēju, prezident, ka jūs tā kā uzņēmāties, ka tos Ramkalnu gardumus jūs turpmāk liksiet uz galda arī, kad, nezinu, jaunais Ķīnas vēstnieks brauks vai ne uz akreditāciju pie prezidenta vai kā savādāk. Vienmēr ir jauki. Un ne tikai Ķīnas, es saprotu, tātad jūs visus vēstnieks Latvijā esat ar mieru pacienāt ar šiem Created in Latvia gardumiem, vai ne tā? Un, kad mēs runājam par Ramkalniem, tad kaut kas tāds foršs uz mēles parādās, garšs kārpiņas, vai ne tā? Es domāju, ka, kad Ramkalni ienāca ar savu ideju par attīstību lauku atbalsta dienestā, tad visdrīzāk arī tur cilvēki saprat, tur noteikti kaut kas būs, kaut kas tur sanāk, viņiem parasti sanāk, vai ne tā?
Anna Vītola Helviga, jūs esat lauka atbalsta dienesta vadītāja. Jūs esat arī savā ziņā tie, kuri nolemj, vai Eiropas Savienības ieskatā šis ir inovatīvs, lielisks un tiešām mūsu zemniekiem arī ļoti svarīgs, jo tas ir tas pārstrādes ražošanas cikls, kas līdz šim, teiksim, kā ir, varēja būt labāks. Vai tad tagad viņš ir vienkārši fantastisks, zemniekiem vairs nebūs, kur, kā teikt, pār robežām likt savu produkciju, jo te Rāmkalnos viņiem noņems vienkārši visu, ko viņi būs izaudzējuši. Tā, labdien visiem! Es gribu teikt, ka šis ir unikāls brīdis šeit Rāmkalnos, un šie ir arī lieli svētki valsts sektora lauka atbalsta dienestā, jo tādi projekti kā šis, tiešām negadās bieži. Tā tad ir tapusi jauna rūpnīca, un tas viss ir izdarīts faktiski nepilna gada laikā. Es gribu teikt, ka tas ir izcils menedžments, izcila projekta vadība, ar ko mēs, diemžēl, netik bieži saskaramies. Tātad unikāls gadījums, bet kā jau Grūtepa kungs teica, izdarīts ir daudz, jā, patiešām daudz, ar to mēs arī apsveicam īpašnieku, ar to mēs apsveicam visus darbiniekus, bet es no savas puses vēlu, lai tiešām jums izdodas sasniegt tos skaistos mērķus, kādus jūs paši sev esat izvirzījuši. Tātad pārstrādāt Latvijas produktu, pārstrādāt bioloģisko produktu, un tātad radīt patiešām unikālu, ļoti kvalitatīvu, ļoti garšīgu un izcili veselīgu Latvijas produktu, ko pazīsim ne tikai mēs šeit Latvijā, bet es ļoti ceru, ka tālu aiz tās robežām, lai jums izdodās. Jā, patiešām. Anna, varbūt nāciet kopildē, jūs taču arī esat viena no sajūsminātajām, kā vismaz izklausījās. Ja Latvija kādu iekaros, tad noteikti ne ar ieročiem, bet ar garšas kārpiņu kutināšanu, vai ne? Tā būs pasaule, tik vien kā pasaule. Tikai 7 miljoni iedzīvotāji. Tas nav daudz. Jūs to varat, Rāmkalni, vai ne tā? Ieva Tetere, es domāju, ka bankā jūs visdrīzāk arī rēķinat visu, kā tas ir, kā tas būs. Jūs esat SEB bankas prezidenti, un bankas vienmēr ir vēl kritiskāks par Eiropas iestādēm. Vai tur viss izdodās, vai tur viss notiek? Vienlaikus mēs dzirdējām, ka jūs esat arī seni sadarbības partneri. Ja cik ja veiksies Rāmkalniem, veiksies arī jums, vai ne tā? Ieva, lūdzu. Jā. Labdien! Labdien, prezidenta kungs! Labdien, vēstnieku kungs! Labdien, visi klātesošie! Braucot ciemos uz dzimšanas dienu, uz jubileju, vienmēr gribās atgriezties mazliet atmiņās un padomāt, kāpēc mēs braucam ciemos un kas tad mūs saista. Un man jāsaka, ka ar mūsu klientu Grūtepu kungu un ar Rāmkalniem mūsu sadarbība ir jau ļoti, ļoti ilga. Un visu šo 20 un vairāk gadu laikā mēs domājam, ka mūs saista vērtības. Vērtības, par ko iestājas gan SEB banka, gan vērtības, par ko iestājas Rāmkalni, par ko iestājas uzņēmēji šeit. Un tās ir vērtības par uzticību, vērtības par savstarpējo cieņu, godīgumu un noteikti tāda vērtība kā ilgtspēja. Un bankai runāt par ilgtspēju, tas mums nozīmē ļoti daudz ko. Un tas nenozīmē tikai mūs kā uzņēmumu strādāt šodien, radīt peļņu, un tāpat arī, es domāju, Rāmkalniem. Tas nenozīmē tikai šodien ekonomiski izaugsmu, tas nozīmē arī ieguldījums nākotnē, ieguldījums mūsu jaunajā paaudzē. Un tāpēc mēs, kā SEB banka, ļoti aktīvi atbalstam arī dažādas iniciatīvas, kur mēs varam palīdzēt bērniem augt, attīstīties. Un mums likās, ka šodien, braucot ciemos, mums būs gana labs iemesls padomāt par šo ilgtspējas vērtību. Un tāpēc mēs, Viktor, vedam šodien dāvanu, kur mēs atbalstīsim SOS bērnu ciematus, lai viņi varētu savukārt izmantot Rāmkalnu radītos labumus. Atpūsties, aktīvi kaut ko iemācīties un arī varbūt baudīt šos gardumus, un pēc tam vēlāk to savā dzīvē likt lietā, gan to, kas ir iemācīts, gan to, kas ir izbaudīts, lai, kā prezidenta kungs teica, lai izdodas, lai kopā tas viss rūc, ne tikai šodien, bet tiešām vēl ilgi uz priekšu, lai izdodas. Paldies klientiem! Paldies! Skaisti, ka jubilāri dāvans arī citiem, vai ne tā?
Paldies. Saņemt puķis no bankas un buču no bankas. Es domāju, to, Viktor, tiešām jums jābūt ļoti labam klientam, lai bankas prezidenti jūs skūpstītu. Lieliski, es tiešām visu cieņu. Inčukalna novads domas priekšsēdētājs Aivars Naļvaiko noteikti arī vismaz spiedīs roku, ja ne skūpstīs, vai ne tā? Naļvaiko kungs, es domāju, ka arī jums ir īpašs mirklis Inčukalnam uz pašas robežas, kur sākas Inčukalns, Gaujas Nacionālais parks, ekoloģija, krāsa, tā arī ir jūsu novada liela rūpe, ekoloģija, jā, šāda ražotne. Man liekas, ka jūs esat riktīgi lepns, vai ne tā? Vai lielākā daļa cilvēku, kas šeit strādā, ir jūsējie? Jā, nopietni. Tā arī tiešām noteikti lielākā daļa cilvēku, kas šeit strādā, ir mūsu nodotu iedzīvotāji. Es šodien pie šīs iztības gribētu teikt paldies klātesošajiem, paldies prezidentu kungam par klātbūtni, paldies vēstniekam kungam par klātbūtni šajos skaistos svētkos, ko mūsu uzņēmējs, kas strādā šeit ilgus gadus no 2000 gadiem, ko jūs visi pazīstiet, es domāju, nemazums cilvēku šeit ir pabijuši. Un Inčukalnu popularitāte, šis vārds Rāmkalnu, atpūtas parks un pēc tam sabiedriska ēdināšana un atpūta un ziemas sporta veidi ir nesuši jau līdz šim pietiekoši populāri dažādiem citiem izklaides pasākumiem, ko nes un Latvijā un arī viesiem un arī novadu popularizēšanās. Un pagājušā gadā uzņēmuma vadība nāca ar priekšlikumu attīstīt nākošo darbības veidu, ar to mēs viņu arī apsveicam, kas uz šodien dienu, kā jau šeit iepriekš minēja, ir pietiekoši tāds uzdrošināšanās pasākums šajos krīzes laikos, nodarboties ar dažādiem ražošanas un pakalpojumu veidiem, tas ir apsveicami, tas nozīmē uzņēmuma stabilitāti, drošību un domu par nākotni, par ko mums arī liels prieks. Līdz šim mūsu pārsvarā ražošanas uzņēmumi vairāk ir saistīti ar kokrūpniecību, bet ļoti priecēju, ka mums pašlaik arī ir pārtikas ražošana. Tas ir kaut kas jauns. Un ražīgāks. Un ražīgāks, jā, varbūt. Arī viss vajadzīgs. Bet arī pašā laikā no pašvaldības puses mēs ar šo uzņēmumu esam katreiz atraduši kopējo valodu, esam nākuši pretī, cik tu mums likums devējs līdz šim ļauj. Mēs gribētu vairāk nākt pretī uzņēmējiem, bet likumdošana ir tāda, kāda viņa ir, un mēs no savas puses mēģinām arī to izdarīt, abām pusēm sadarboties, lai sasniegtu kaut kādu mērķi. Bet vēl mēs gribētos vairāk, bet mēs to nevaram. Bet līdz šim, cik mēs esam varējuši, esam centušies to izpildīt. Arī uzņēmējs no savas puses arī katreiz savu vārdu ir turējis un uzņēmējs un izpildījis. Un tāpēc gribētu novēlēt tagad varbūt veiksmi bišķiņ, jo visas labās idejas, sūrais darbs un nogurums, es gribētu, lai pavada arī veiksmi, lai veicās uzņēmumi attīstās un visi šeit darbinieki jūtās labi un ciemiņi brauc atpūsties un bauda šo garšīgo vietējo Latvijas produkciju, kas, kā iepriekš šeit teica, augs mūsu laukos, mūsu noda teritorijā pašlaik un arī tiks iepirkta no citiem lauksaimniecības ražotājiem. Vēlēsim viņiem veiksmi un paldies viņiem. Paldies! Veiksme bija tieši tā sastāvdaļa, kas bija vēl vajadzīga, jo visas pārējās sastāvdaļas jau ir. Ražotnē pēc mirkļa mēs redzēsim, kā ražotne strādā. Viss ir, viss griežas, viss notiek. Es tikai gribu teikt, ka ražotnei ir vērts strādāt un griezties, ja tur jau sagaida eksporta tirgi pie tām durvīm, tām otrām. Šīs ir iekšā un tām, kuras ārā. To Viktors tā sakrustojot pirkstus jau minēja. Es teiktu, ka ir cilvēki, un tas ir citā kontinentā, tas ir Ķīnā, kura mums liekas ir nepiepildām. Vismaz pagaidām latviešu Rāmkalna izpildījumā ir meistari, kā pārsteigt ķīniešus, vai ne tā? Vismaz Ķīnas garšas skarpings, par to noteikti ir pārliecināts arī daudz pūles šajā lietā ieguldījušais Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks Gods Jans Jankungs. Es aicināšu arī jūs uz īsu uzrunu. Labdien, Your Excellency, President of Latvia, and Mr. Belgrad, and also distinguished guests and ladies and gentlemen. I feel so honored and so pleased to be at such a great ceremony for the opening of a new facility
of Latvian exports to the world market. And Rockmany, I believe, will be along the New Star team to export to China. Because in the last few years, our export to China has been increased substantially. And the year before last year increased by over 80%, and last year very close to 50%. Sorry, we should stop Yes, for please. interpretation. Labdien! To laikam nevajadzēja tulkot. Tātad augstī godāmais prezidenta kungs, Grūtupa kungs, godājumie viesi. Man ir patiešām liels gods ierasties šajā brīnišķīgajā atklāšanas pasākumā, brīdī, kad mēs varam runāt par Latvijas eksporta tirgu paplašināšanu citos pasaules tirgos. Un jāsaka, šis varbūt ir ļoti labs jauns sākums šo eksporta tirgu paplašināšanai uz Ķīnu. Un jāsaka, Latvijas tirdzniecības apgrozījums ar Ķīnu pēdējo gadu laikā ir būtiski audzis. Piemēram, aizpagājušajā gadā šis pieaugums bija par 80%, bet pagājušo gadu, manuprāt, par 50%. And the first half of this year also represents quite a remarkable increase, which is over 60% so far. And I believe with the new facility that has been opened here, I think Latvians' export to Chinese market will be increased. Un šī gada pirmajos 6 mēnešos šis pieaugums arī ir bijis būtisks, vairāk par 60%, un es uzskatu, ka atverot šo jauno ražotni šeit, Latvijas eksporta apjoms uz Ķīnu pieaugs vēl vairāk. With the successful reform and opening to the world, the Chinese economy has achieved a great progress. And we do anticipate this year we're going to achieve about 7% increase again. Veicot reformas Ķīnā un atveroties, vai atverot valsti pasaulē, mēs esam spējuši panākt būtisku progresu, un, manuprāt, šogad ekonomikas pieaugums būs apmēram 7% apmērā. And all this will be shared by the worldwide friendly countries, and of course the Chinese people will be the first beneficiaries because their living standard has been brought up so much. Un, protams, šajā veiksmē dalīsies arī tās draudzīgās pasaules valstis, ar ko mēs sadarbojamies, un vislielākie ieguvēji, protams, būs Ķīnas tauta, jo mēs tā esam spējuši uzlabot viņa dzīves standartu. And the good news is that the Chinese market has been open almost every aspect to our Latvian friends, Latvia business and communities here. Un labās ziņas ir tādas, ka Ķīnas tirgus gandrīz visos tā darbības aspektos ir atvērts mūsu draugiem un uzņēmumiem no Latvijas. And Rockmany has already been in China and already touched the feedback of Chinese consumers, and your products, I believe, has been very much welcomed, and people in China, the end users and the consumers are really looking forward to the first shipment from this new facility. Jāsaka, ka šis uzņēmums jau ir bijis Ķīnā un pārbaudījis, kā tad ķīniešiem garšo šie produkti, un jāsaka, atsauksmes patiešām ir bijušas ļoti labas, un jāsaka, ka ķīnieši ar lielu nepacietību gaida šī uzņēmuma pirmā sūtījuma ierašanos. As Chinese, we feel lucky we have Latvian as our good friends, and we enjoy very good bilateral relations. Under the leadership of presidents and all the political leaders of Latvia, I believe it will benefit to every aspect of our lives. Un jāsaka, mums ir patiešām ļoti labas attiecības ar Latviju, ar Latvijas draugiem, gan prezidenta kunga vadībā, gan arī citu politisko līderu vadībā. Tātad mēs turpināsim ļoti labi sadarboties un uzturēt šāda veida attiecības arī nākotnē. As ambassador, I can promise you, you could expect full support and full efforts to work together with you. And please look at the Chinese embassy as your partner. And if there is any problem or any needs, we are ready to be there. Jūs noteikti varat paļauties uz pilnu mūsu atbalstu un mūsu
pilnvērtīgu iesaisti šajā darbā. Lūdzu, skatieties uz Ķīnas vēstniecību kā uz partneri. Un, ja jums rodas tādas problēmas vai jautājumi, lūdzu, protams, nekautrējieties un vēršaties pie mums. And just our small, minor, little suggestion, because here is so close to Riga, and there are more and more Chinese visitors visiting such a beautiful country, and I would suggest you to open a visitor center here and show your products, the great environment, and so close to the eco and nature environment here. It's gorgeous, and I believe everyone from China will love this. Tagad pavisam tāds neliels uzņēmējdarbības ieteikums, tā kā šī vieta atrodas tik tuvu Rīgai un ņemot vērā arī to, ka šeit ierodas aizvien vairāk turistu no Ķīnas, gribētu piedāvāt jums atvērt varbūt tādu nelielu viesu uzņemšanas vai turistu centru, lai Ķīnas turisti varētu šeit ierasties un izbaudīt šo ekoloģisko vidi tuvumu Rīgai un jūsu produktus. And the publicity will help you to develop these niche products into the niche market in China. Un tas palīdzēs jums, protams, arī attīstīt noietu tirgu Ķīnā. Congratulations. I wish you every success, especially in Chinese market. Apsveicu un vēlu veiksmi īpaši Ķīnas tirgu. Paldies! Nu ko, man šķiet, ka visas atklāšanas runas ir galā un mums ir jāizdara vēl tikai viens jums pierādījums, kā šeit notiks darba ritms. Un tas vienmēr un katru rītu līdz vēlam vakaram un dažreiz pat tu sazini, cik maiņās gulsies uz tehniskā direktora vai patiesībā direktora pleciem. Andri Kikuste, es aicinu jūs uz mazu uzrunu. Jā, tāda neparasta uzruna vienkārši, lai jūs saprastu, kā tieši šeit tiks organizēts darbs. Tāda mierīga, nav par ko stresot. Kā jūs jūtaties kā direktors? Jūs saprotat, mēs esam 5 sekundes pirms sarkanās lentes pārgriešanas. Andri, jums būs jāstrādā. Protams, jūtos izcili laimīgs vienkārši par šo lielisko iespēju piedalīties šajā projektā un izmantoju iespēju pateikties tiešām visiem, kas man atbalstīja. Un vispirms jau savai komandai. Protams, bankai, celtniekiem, arhitektiem un visiem cilvēkiem labajiem par atbalstu, par draudzīgu uzmundrinājumu, par noskaņojumu radīšanu un, protams, Viktoram Grudupam par šo iespēju piedalīties šajā projektā, jo nav daudz tādas iespējas spēlēt valsts prezidentu. Es teicu, kurš vēl to ir darījis? Tad uzbūvēt savu mūžu laikā tādu skaistu ēku, tad izaudzināt bērns 3, tad šajā atklāšanā spēlē brīnišķīgs orķestris, kuru vadītājs ir mans tēvs Vitāls Kikusts. Tur spēlē arī meita Luīza Kikuste, mans dēls Patris Kikuste. Visiem liels paldies un esam gatavi. Un jums ir skaidrs, ka tas ir tiešām ļoti ģimenisks, ļoti
īpašs uzņēmums, kurā viss notiks skanot trombonam. Tagad es aicināšu uz to īpašo mirkli vēl pirms atklāšanas ieņemt savu mūsu iepriekš norunāto. Jūs atceraties vietu, cienījumos darbinieks, un mēs jums aplaudēsim, ja jūs būsiet pirmie laimīgie, kas ies šajā ēkā vēl pirms skanēs atklāšanas maršs. Droši nāciet iekšā. Mums tagad sākās tā atklāšanas procedūra. Es domāju, ka jums ir, kā teikt, pirmajiem ar smaidu jāieiet, un dažreiz pēc daudzām garām darba stundām arī varbūt tikai, bet vēl aizvien ar smaidu jānāk ārā. Mēs droši varam lēnām jau kāpties tuvāk presī, jūs arī ieņemiet labākās vietas, bet pārāk tuvu ne, lai pārējie arī redz. Jā, ne, nu, dariet tā, kā ir nolemts. Tad es aicināšu jūs, prezidentkungs, jūs, Viktor, un nāciet, un Andri, jums tagad Andri uz mirkli ir jānoliek trombons, jo prezidentkungs lūdzu. Cik vienkārši, vai ne tā? Dāmas un kungi, šīs divas dāmas, Mairita un Sigita, kurām ir tas gods un savā ziņā pienākums turēt šo lentu, ir iespējams vissvarīgākie kopā ar Andri cilvēki, jo viņas zina visu recepšu noslēpumus. Tie ir galvenie tehnologi, un es jūs, kundze, aicināšu pakāpties mazliet vienu solīt ārā, un jūs, kungi, arī, jo fotogrāfi ir laimīgākie, ja jūs esat šādā gaismā pareizi. Jā, jo atklāšanas mirklis ir tikai reizi mūžā, un atklāšanas mirklim ir jābūt īpašam, tādēļ es aicinu orķestri spēlēt maršu, un mēs esam gatavi atklāšanai. Vispārējie, protams, aplausi un ovācijas atklāšanas mirklī. Viktor, es tikai vienu reizi. Kā jūs jūtaties? Šoties ļoti labi. Jūs arī? Jā! Ideāli. Un kā jūs tagad jūtaties? Es zinu, ka mazliet noguruši. Saule bija karsta, runas bija garas. Tagad mēs, protams, dosimies iekšā. Tas ir viena bilde kopā ar darbiniekiem. Protams, prezident, lūdzu, tad visi darbinieki ārā. Mēs tad vēlreiz maršu, jo bilde ar prezidentu ar maršu vienmēr ir fonā labāka bilde. Varbūt ir vēl kāds darbinieks, kurš netika kadrā. Paldies, orķestris spēlē pēc fotogrāfa notīm. Cienījamie darbinieki, es aicinu arī jūs pievienoties pirmajā grupā, ja jūs vēlētos, bet prezidentkungs, Viktor un visi, ko mēs varētu nosaukt par preses pārstāvjiem un atklāšanas runu teicējiem, jūs būsiet pirmā mūsu grupa. Varbūt pārāk ātri nesteidzieties, jo mēs organizēsimies vairākās grupās, valsts pārstāvji lūdzu arī vēstniecības cilvēku. Tas iemesls ir tikai vienkārši, ka pārējie viesi neuztraukieties, ka mēs izslēties par to Yeah.